Labdien! Šodien parunāsim mazliet par Google un konkrēti par Gmail, par to, kādas iespējas ir šim pasta serverītim, kas viņams ir iekšā, ko mēs varam darīt, kā mēs varam sūtīt vēstules, kā mēs varam neredzamos pievienot adresātus, kā mēs varam parakstīņus ieveidot un vēl daudzas citas interesantas lietas. Pirmkārt, nomainīsim valodu, lai mums visiem būtu tagad vienāda valoda, pildot darbības, lai nebūtu tā, ka man te pēkšņi ir angļu valoda, jums ir latviešu valoda. Un kā mēs to darām? Tātad augšā mums labajā pusē atrodas zobratiņš ar nosaukumu iestatījumi. Šeit mums ir ātrie iestatījumi, bet mums vajadzētu nospiest uz podziņas skatīt visus iestatījumus, lai varētu aplūkot papildinātos iestatījumus. Un šeit tātad pārliecinieties, ka jums attēlojuma valoda ir izvēlēta latviešu. Ja gribat, varat iestatīt arī valsts Latviju uz leju tālāk. Un šeit ir vēl visāds interesants lietas, kuras jūs noteikti savā brīvā laikā jums ieteiktu papētīt. Piemēram, cik sarunas vienā lapā viņš rādīs, cik vēstules un tā tālāk. Ja nu gadījumā jūs šeit neredzat vajadzīgos iestatījumus, jo ja nu gadījumā viņi nenostrādā, tad ir nepieciešams atjaunināt lapu, tas ir pirmkārt. Otrkārt, pašā lapas apakšā, ja jūs mainat šeit iestatījums, ir podziņa saglabāt izmaiņas, arī ja nu gadījumā kaut kas nenostrādā. Un treškārt, ja jūs nevarat iestatījumus nomainīt caur šo te ātro piekļuvi, tad vienmēr ir iespēja aplūkot sīkāk iestatījumus. Noklikšķinot augšā uz aplīša ar saviem iniciāļiem, un šeit ir podziņa pārbaudīt savu Google kontu. Un tur atrodas tātad sīkāki iestatījumi, paroles, drošība, valoda, personīgie dati, bildīti varat uzlikt, tur teiksim, un šādi te visādi sīki iestatījumi, ko mēs varam izvēlēties. Kas vēl atrodas ļoti labs noklikšķinot uz aplīša ar jūsu iniciāļiem, šeit jūs redzat, ka man ir 2 e-pasti. Gmail piedāvā pievienot līdz 2 e-pastiem, un parasti viens no viņiem ir darba e-pasts, un otrs parasti ir personīgais. Lūk, šādi ir arī man. Tātad, lūk, ir darba e-pastiņš, un viens ir personīgais e-pastiņš. Lai pievienotu e-pastiņus, mēs klikšķinātu šeit pievienot citu kontu, bet neaizmirstiet, ka vienlaicīgi atvērti var būt tikai 2 konti, ne vairāk. Tāpēc parasti, kā jau teicu, tas ir darba un privātais e-pastiņš. Bet tagad paskatīsimies vēlreiz uz iesūtni, kā mums te viss izskatās, ko mēs te varam darīt. Pirmkārt, kreisajā pusē mums ir tās papildus panelītes, kuru mums augšā ir 3 strīpiņas. Tad mums ir mail, jeb saņemtās vēstules, manā gadījumā tās ir 4 neizlasītās vēstules. Mums ir čats, mēs varam Gmail ietvaros ar citiem Gmail lietotājiem sarunāties čatā. Mums ir Spaces, mums ir Google Meet. Tātad tās ir ātrās piekļuves podziņas. Ko dara 3 strīpiņas augšā? Ja mēs viņas nospiežam, tad pazūd lūk šī te izvēlne ar dažādiem mapītiem un iespējām, ko mēs varam darīt. Nospiežot 3 strīpiņas, atkal parādās. Lūk, ir mana podziņa rakstīti, iesūtni, nosūtīti un tā tālāk. Tātad, kas atrodas vēl šeit kreisajā pusē? Šīs ir iezīmes. Un tās ir tādas kā mapītes, kuras attiecīgas pati izveidoju, lai es varētu sakārtot visu, kas man atrodas manā e-pastā. Jo strādājot ar laiku, jums būs ļoti daudz vēstuļu, līdz ar to ir vajadzīgs kaut kāds veids, kā viņus sakārtot. Manā gadījumā tas ir pa mapītēm, jeb tā saucamajām iezīmēm. Lūk, ja es atvēršu visas, jūs redzēsiet, ka augšā man ir biežāk izmantotās iezīmes, un tad uz leju man ir vēl vesela kolekcija ar mapītēm. Un es viņās varu, piemēram, mājasdarbos, es salieku to, ko skolēni sūta kā mājasdarbus. Teiksim, reģistrācijas, iesūt kaut kādu reģistrācijas informāciju no Canvas, no Heroku, vai no tādām lietām audzināšanām. Audzināšanas mapītē atrodas materiāli, kas noderētu audzināšanas stundās, un tā tālāk. Tātad, kā izveidot iezīmi? Šeit kreisajā pusē mums ir iesūtne, nosūtīta, jums noteikti vēl ir citas iezīmes, un ir podziņu vairāk. Nospiežot vairāk, mēs redzam, ka parādās vēl atzīmēti ar zvaigznīti, svarīgi ieplānotie melnraksti, visas vēstules, mēstules, tā saucamais spam folderīts. Un zemāk mums ir pārvaldīt iezīmes un izveidot jaunu iezīmi. Lai uztaisītu jaunu mapīti, mēs klikšķinam uz izveidot jaunu iezīmi, ierakstām nosaukumu, teiksim,
Google kursī un nospiežam uz izveidot. Ja nu gadījumā jums ir nepieciešams, lai šī mapīte būtu iekšā citā mapītē, kā apakšmapīte, ja, tad mēs varam norādīt, piemēram, ArcGIS Moodle, ja, un tad šī jaunā mapīte tiks izveidota iekšā jau eksistējošā mapītē. Veidosies tāda daudz līmeņu struktūra. Uz doto momentu, kad es nospiedīšu atcelt, jo man jau ir pietiekoši mapīšu. Tātad, ko mēs vēl varam darīt ar savām iezīmēm? Vēl mums apakšā ir tāds zobratiņš pārvaldīt iezīmes. Nospiežot uz šo te zobratiņu, jūs redzat pilnīgi visas savas e-pasta mapītes, jeb tā saucamās iezīmes, tajā skaitā arī tās, kuras ir iebūvētās, kas nav atkarīgas no jums. Nu, piemēram, iesūtne būs redzama vienmēr. Ar zvaigznīti es izvēlējos slēpt, jo es nelietošu opciju, es ar zvaigznītēm neatzīmēju vēstules. Atliktos es arī visus paslēpju. Un, piemēram, ieplānotos es rādīšu un redzēšu tikai tad, ja man būs nelasītas vēstules. Un tātad burtiski katrai iezīmē, katrai mapītē jūs varat izvēlēties, vai viņu parādīt, vai viņu slēpt, vai, piemēram, rādīt tikai tad, kad tur iekšā ir vēstules, kuras jūs neesat izlasījuši. Nu, lūk, un mazliet patinot zemāk, mēs redzam, ka, lūk, šeit ir manas mapītes, personīgi izveidotās mapītes, un es izvēlējos rādīt tikai tās, kuras man liekas svarīgākās uz šo momentu. Es to varu jebkurā momentā mainīt, piemēram, ja, teiksim, pēkšņi man kļūst ļoti kaut kādi svarīgi mājas darbi, tad es viņus varu nospiest uz rādīt, un viņi tiks rādīti vienmēr. Saglabāt šeit neko nevajag, ja viņš tātad automātiski nostrādās, piemēram, nospiežot slēpt, ja, tātad viņš uzreiz automātiski arī paslēps. Un, ja nu gadījumā jūs gribat kaut ko mainīt, tad šeit ir arī podziņa redigēt. Nu, piemēram, šī te visādi noturīga materiāla stundām, es gribu nosaukt īsāk varbūt, tad es nospiežu podziņu redigēt un nosaukšu viņu par visādi noderīgu materiālu saglabāt. Un, ja jūs viņu gribat nodzēst, tad, attiecīgi, šeit ir podziņa noņem. Nu, tikai uzmanīgi, jo nodzēšot, viņš nodzēsīs arī visu saturu, kas tur ir iekšā. Viss, ko mēs nodzēšam, nonāk miskastē. Miskastē tas paliek 30 dienas, ja nemaldos, jā, un tāpat arī spam, jeb mēstuļu mapītē 30 dienas paliek, un tad tas viss tiek neatgriezeniski izdzēsts. Esiet uzmanīgi lūdzu ar šo te mēstuļu mapīti, jo ļoti bieži viņā iekrīt iekšā vēstules, kuras jūs īstenībā gaidat un kuras jūs neuzskat par kaitnieciskām, bet ja tās ir ārpus jūsu organizācijas, nu tad attiecīgi Google dažreiz uzskata, ka tas ir jums speciāli kāds ir nosūtījis ļaundabīgu vēstuli un tad ievieto iekšā mēstulēs. Tāpēc viens liels padoms, ja jūs gaidat kaut kādu vēstulīti, ja, tad obligāti pārbaudiet šo te mēstules mapīti. Pilnīgi iespējams, ka viņa ir iekritusi šeit. Bet tāpēc noklusējumā viss iekritīs jūsu mapītē iesūtne, un tas, kas ir izlasīts, tas vairs nav iezīmēts ar tādu tumšu krāsiņu, tas, kas nav izlasīts, piemēram, šeit man vēl kartes stāsta kaut kādu konkursiem, es neesmu vēl izlasījis līdz galam, tad viņš parādās tāds tumšākā krāsā. Uzbraucot virsū ar pelīti, katram no viņiem, tātad mums ir kādas opcijas, katrai burtiski vēstulē, mums ir priekšā tāds kā kvadrātiņš, kur var atlasīt. Tad mums ir zvaigznīte, kur mēs varam atzīmēt, ka šī ir svarīga mums nozīmīga vēstule. Un pašās beigās tātad mums ir arhivēt, nu tas ir ievietot negluži izdzēst, bet noņemt, lai nemaisās zem kājām. Mums ir nodzēst miskastīte, jā, mums ir atzīmēt, kā izlasīt, atlikt un tādas lietas. Protams, vislielākās opcijas jūs iegūsiet tad, kad jūs ieiesiet pašā vēstulē, tur būs vēl papildus opcijas, jā. Vai arī noklikšķinot lūk uz šī te kvadrātiņu, mēs viņu iezīmējam, un augšā parādās darbības, ko mēs varam darīt ar šo te iezīmēto vēstuli. Ja jūs iezīmēsiet vairākas vēstules, tad attiecīgi tās darbības attieksies uz visām tām vairāk iezīmētajām vēstulēm. Nu, piemēram, tā kā šis ir no izdevniecības skolas, es saprotu, ka tas ir kaut kāds laikraksts. Līdz ar to, piemēram, es varu nospiest atrast mapīti ar bultiņu, un šī te ikona sauc uz pārvietot uz, noklikšķināt,
Un es varu pārvietot uz vienu no savām mapītēm, kuras esmu izveidojusi, ja? Vai arī izveidot uzreiz jaunu apakšā. Manā gadījumā tā kā tas ir tātad laikraksts, tad es viņu pārvietošu uz mapīti periodicals. Man peleskrāda. Jā, tātad periodiski izdevumi. Lūk, viņa aizskrien uz turieni, es vēl kādu brīdi varu atsaukt šo darbību, īstenībā 10 sekundes, ja? Bet viņa tagad būs manā mapītē periodicals. Tā kā es viņu neizlasīju, jūs redzat, ka tagad mapītē periodicals parādījās cipariņš 1, kas nozīmē, ka man ir iekšā viens neizlasīts kaut kāds dokuments, viena neizlasīta vēstule. Ko vēl mēs varam darīt iekšā savā e-pastā ar savām vēstulēm? Vēl mēs, protams, varam augšā meklēt vēstulēs, ierakstot, piemēram, sūtītāju. Piemēram, es pati sev periodiski sūtu visādus materiālus, ja? Tāds varu pameklēt, ko es sev pati esmu sūtījusi. Vēl mēs varam ieslēgt, lūk, šeit ir tāda ikona ar tādām dažādiem pārbīdņiem, rādīt meklēšanas iespējas. Un šeit mēs varam paplašināt to meklēšanu, izmantot tieši e-pastiem. Nokām, kāds temats, kādi vārdi iekšā. Vai viņam ir pievienots kaut kāds sūtījums, ir pielikums vai nav pielikums, ja? Un, piemēram, tad, kad mēs pielietojam kaut kādu filtru, tad mēs šeit arī varam meklēt, kāda veida dokumenti mūs interesē. Piemēram, vai nu tie būtu Word dokumenti vai OpenOffice, vai nu tie būtu attēli, vai nu tie būtu PDF dokumenti, vai nu tās būtu, teiksim, tikai prezentācijas. Un tādā veidā mēs varam ļoti ātri un efektīvi pārmeklēt pilnīgi visu savu e-pastiņu, un ja nu gadījumā mums kaut kas ir pazudis, tad ar 99,99% iespējamību to arī ātri atrast. Ko mēs vēl varam darīt ar vēstulēm? Vēl mēs varam, piemēram, nokliškināt uz vēstules un atvērt un paskatīties, kāds tur iekšā ir saturs. Tātad es redzu, ka šeit es esmu pati sev sūtījusi kaut kādus žetonu vakara scenāriju uzmetumus. Tas varbūt nav tik būtiski. Bet tātad augšā man parādās podziņus dzēst, atzīmēt kā izlasītu, tāpat ir podziņa pārvietot uz, un arī šeit man parādās tāda kā bultiņa atbildēt un pārsūtīt. Tātad, ja es nokliškinu uz šīm 3 podziņām, kas ir vēstules labajā pusē, stūrītī augšējā, tātad 3 tādas vertikālas podziņas, ja punktiņi 3 vertikāli, tad šeit man ir opcijas, es netīšām jau uzspiedu. Šeit man ir opcijas tātad atbildēt, pārsūtīt, filtrēt, drukāt, izdēt, ziņot par mēstuli, ja. Piemēram, ja es uzskatu, ka šī vēstule ir ļaundabīgs, viņu varu ievietot pati mēstulēs iekšā un vēl arī paziņot, lai arī citi lietotāji tādas vēstules nesaņem pēc tam. Ja nu gadījumā jūs saņemat šo te vēstuli, kā teiksim, no sūtītāja, kurš ir izsūtījis vairākiem, piemēram, tātad kaut kāds cilvēks, ja, ir sūtījis visam uzņēmumam vai kaut kādai konkrētai komandai, es jums arī parādīšu, kā kontaktos to darīt, tad jums parādās arī pie šim te 3 punktiņiem, jums parādās opcija atbildēt visiem. Es jūs ļoti lūdzu, ļoti uzmanīgi rīkojieties ar šo te podziņu atbildēt visiem, jo, ja jūs viņu nospiedīsiet, tad jūsu atbildes vēstule aizies pilnīgi visiem tiem adresātiem, kuriem tika izsūtīta sākotnējā vēstule. Ļoti rūpīgi pārdomājiet, vai jums tiešām ir nepieciešams atbildēt visiem, jo, ja jūs vienkārši atbildat jā, ok, jā, labi, jā, sapratu, tad visiem tas nav nepieciešams visiem to lasīt, ja? Un cilvēki parasti ļoti dusmojas, ja tā sūta visiem. Tātad, kā mēs varam ļoti ātri un efektīvi nosūtīt vēstules vairāk nekā vienam cilvēkam, bet, teiksim, konkrētām cilvēku grupām, ir tīpaši tām grupām, kas atkārtojas. Tātad, augšā labajā stūrī nospiežam uz 9 punktiņiem, kas ir Google lietotnes, un pie lietotnēm atrodam tādu zilu cilvēciņu ar uzrakstu kontaktpersonas, jeb kontakts. Un nospiežam. Ko mums tas dod? Mums tas dod to, ka šeit tātad parādās mūsu kontakti, visi, kas mums ir pieregistrēti, visi, kas mums ir nepieregistrēti, visi, kas mums kādreiz kaut ko sūtījuši, jā, tikai viņš grūtāk ir atrast. Ko es jums ieteiktu darīt? Tātad kreisajā pusē ir sadaļā, manā gadījumā viņa teica saucas labels, jo man nenostrādā latviešu valodas notulkošana.
tulkošanu, bet principā šeit ir tātad sadaļa iezīmes, atkal iezīmes, ja? Un apakšā šai sadaļiņai mums būs izveidot iezīmi, jeb create label. Nospiežot uz create label, jūs varat izveidot savu konkrēto iezīmi uz kaut kādu konkrētu grupu. Nu, piemēram, tā varētu būt, teiksim, 12. A. Nu, teiksim, man ir 12. A klases skolēni, viņiem ir kaut kāda sava ēpastiņa, es viņu gribu sareģistrēt tā, lai es nosūtot vēstuli automātiski tikai izvēlētos 12. A un viņam ātri visiem aizietu vēstulītes un man nevajadzētu pa vienu viņus vadīt iekšā. Tātad, nu, piemēram, mana iezīmes augsts ir 12. A, es viņu saglabāšu, un kā tagad šajā te iezīmītē pievienot cilvēkus iekšā. Pats vienkāršākais variants ir šāds. Mēs notinam kreisajā pusē un uzkliškinam virsū tai iezīmē, kurā mēs gribam tagad kaut ko darīt. Manā gadījumā tātad tā ir 12. A. Lūk, viņš man atvēra 12. A grupu, pagaidām šeit neviena nav. Lai šeit vienu kaut ko pievienotu, augšā kreisajā pusē ir podziņa ar plusiņu create contact, jeb izveidot kontaktpersonu. Klikšķinam, parādās divas opcijas izveidot vai nu vienu kontaktpersonu, vai nu daudzākas, vairākas uzreiz, daudzas, ja. Es jums ieteiktu izmantot tomēr pa vienam pievienošanu, jo pieredze rāda, ka dažreiz pievienojot uzreiz daudzus cilvēkus pēc kārtas, viena maza kļūda, un tas jums ir jādara atkal par jaunu, un parasti arī tiek pielaistas kļūdas. Pa vienam ir drošāk. Turklāt jūs šo te darīsiet tikai vienu reizi, tā ka var vienu reizīti izdarīt un pa vienam pievienot. Tātad create contact, izveidot kontaktu. Nu, ievadīsim vārdu. Es pagaidām ievadīšu pati sevi un pievienošu savu privāto ēpastiņu. Teiksim, uzņēmums, darbs nav svarīgi, bet ļoti svarīgi, lai jūs ierakstītu šo te ēpastiņu. Tātad vārds, uzvārds un ēpastiņš gan būtu obligāti. Ja jūs gribat, jūs varat ievadīt arī citu informāciju, piemēram, dzimšanas dienas, ja, un Google ir pieejams arī kalendārs, kas ir kopā salinkots ar jūsu kontu, un tad ir iespējams automātiski attēlot šīs dzimšanas dienas, bet vismaz kā minimums tātad vārds, uzvārds un ēpastiņš. Nu, un save jeb saglabāt. Vienīgā zilā podziņa, kas mums te ir, save jeb saglabāt. Saglabājam. Viņš kādu brīdi padomā. Dažreiz jūs ieraudzīsiet šādu paziņojumu par sapludināšanu, jeb merge. Un tas notiek tajā momentā, kad jums jau šāds kontakts ir bijis, jums jau ir bijuši kaut kādas darīšanas ar šo te kontaktu, un viņš it kā rāda, ka tāds kontakts jau ir, varbūt to informāciju sapludināt. Nu, vai nu jūs spiežat dismiss, ja tad atcelt, ka jūs tas neinteresē, vai nu jūs sapludināt, un tas cilvēks jums automātiski tiek pavietots zem iezīmes, manā gadījumā 12. Es nospiedīšu uz merge, viņš sapludinās visu kopā. Es redzu, lūk, arī visu pilnīgi recent interactions, jeb nesenā sarakste ar šo te cilvēku, ar šo te ēpastu. Es redzu, kas te notiek, jā, tātad kādi failiņi mums tika kopīgoti, kā mēs sarakstījāmies. Nu, mēs, jā, es pati ar sevi, bet, nu, kādas notika darbības ar šiem te diviem kontiem. Nu, un atkal, ja man vajag pievienot jaunu kontaktu, es atkal klikšķinu uz 12. A. Atveras, lūk, es redzu, viens kontaktiņš man jau ir, es izveidošu otru, create contact, izveidot kontaktu, izveidot vienu kontaktu, un atkal es pievienošu sevi, tikai tāpēc, lai nevienam neaizskartu jūsu tātad datu aizsardzības tiesības nebūtu pārkāptas, un tad es pievienošu savu parasto ēpastiņu un saglabāt. Atkal viņš man pasaka, ka tāds jau ir, mēs varam viņu savienot kopā, es izvēlos, jā, savienot to informāciju, merge, viņš kādu brīdi padomā, un lūk, es jau redzu arī kreisajā pusītē, ka man 12. A klasītē ir divi kontakti, jā, kur gan viņš man ir savienojis vienu kopā, tāpēc, ka viņš zina, ka tā esmu tāpat vien es esmu. Nu, es izveidošu kaut kādu vēl vienu kontaktiņu, piemēram, kaut kāds, teiksim, test 13, un tad viņam varētu būt ēpastiņš test13@gmail.com, nu, piemēram. Šāds ēpastiņš neeksistē, tas viņš tagad ir tikai vienkārši demonstrācijas nolūkos. Nu, lūk, manā 12.
12. A klasītē tagad ir 2 kontakti. Es ar viņiem varu visu kaut ko darīt. Īstenībā, ja jūs netīšām arī izveidojāt kontaktu un viņš jums ierakstījās bez jebkādas iezīmes, jūs varat paņemt ar pelīti, noklikšķināt un velkam un iemetam tajā konkrētajā grupiņā, kuru mums ir nepieciešama. Tātad tas nekas, ja pat jūs izveidojat viņu kaut ko netur, jūs varat jebkurā momentā viņu ievilkt iekšā. Kas vēl ir labs ar šiem kontaktiem, tātad apakšā ir 2 podziņas importēt un eksportēt. Un tas nozīmē to, ka ar kontaktu izveidi jūsu uzņēmumā, jūsu skolā, jūsu iestādē var nodarboties faktiski viens cilvēks. Tātad tajā momentā, kad viņš ir pabeidzis visu savu kontaktu pievienošanu, viņš var nospiest šeit uz podziņu eksportēt. Jāizvēlas ir, kura īsti grupa jūs interesē. Piemēram, manā gadījumā man interesē grupa 12a. Un šeit mēs neko neaiztiekam, atstājam tātad Google CSV un nospiežam podziņu eksportēt. Kas tagad notiek? Tagad viņš izveido tādu failiņu kontakts CSV, un šajā failiņā tika saglabāti visi manis izvēlētie kontakti, manā gadījumā 12. klasīte. Pēc tam šo failiņu es varu pārsūtīt citam cilvēkam. Cits cilvēks ieies savos kontaktos iekšā un nospiedies uz podziņu importēt. Un tad, kad viņš nospiedīs podziņu importēt, viņam vajag parādīt, kurā vietā, viņam vajag to failiņu. Viņam vajag tādu parādīt, kurā vietā ir tas failiņš. Select file. Nu, un tātad downloads manā gadījumā un kontakts CSV. Atvērt un pēc tam nospiest podziņu importēt. Uz doto momentu es to nedarīšu, tāpēc, ka viņš man pārrakstīs pa virsmu, kas man nav vajadzīgs, ja? Bet, lūk, šādā te veidā jūs varat pašērot, ja padalīties ar saviem kontaktiem un kontaktu grupām. Līdz ar to kontaktu grupas principā var veidot viens cilvēks un pēc tam padalīties. Ko mums dod šīs kontaktu grupas? Tad, kad jūs esat izveidojuši kontaktu, lūdzu kādu brīdi pagaidiet un veiciet atjaunināšanu savā e-pastā, jo viņš uzreiz neredz tās kontaktu grupas jaunās izveidotās, viņam vajag atjaunoties vēlreiz. Nu, piemēram, ja es tagad nospiedīšu podziņu rakstīt, lūk, man ir jauns ziņojums, izveidošu pa visu ekrānu, un ja es sākšu rakstīt, piemēram, 12, lūk, viņš man piedāvā 12a 2 dalībnieki, un automātiski, nospiežot, viņš automātiski pievieno manis tos 2 dalībniekus, ko es izveidoju. Ļoti ērti un forši, tātad jūs varat pievienot arī vairākas grupas, piemēram, ja jums ir materiāli jāizsūta 12a un 12b, jūs tad šeit ierakstītu 12a, viņš automātiski iedod 12a dalībniekus, ierakstā 12b, viņš iedod 12b dalībniekus. Un tas viss tātad notiek ļoti ātri un nesāpīgi. Kas vēl šeit ir labs, tātad nospiežot uz podziņu rakstīt, jā, tad, varbūt vēlreiz, podziņu rakstīt mums ir augšā kreisajā pusē, tā ir vienīgā podziņa vispār pa visu Gmailu, vienīgā zilā podziņa ar zīmolīti un nosaukumu rakstīt. Tātad nospiežot mums parādās maziņš lodziņš, mēs viņu varam padarīt lielāku, tātad, un atkal mazāku, ja gribam. Šeit ir vidējā podziņa stūrītī, lielāks, mazāks. Mums ir standarta lauki kam, temats un šeit saturs. Kam mēs varam sūtīt pa vienam cilvēkam, mēs varam, un tad viņš, piemēram, tas viens cilvēks, viņš redzēs, ka vēstule ir adresēta viņam. Ja mēs šeit ierakstīsim laukā kam vairāk nekā vienu adresi, tad abi cilvēki redzēs, ka viņiem lūk ir sūtījums atsūtīts. Mēs varam nospiest uz kopija, jeb tā saucamais angļu valodā tie būs CC burti, create copy, un tad attiecīgi tik un tā cilvēki, kas saņem, redzēs, ka ir arī citiem cilvēkiem nosūtīt kopiju. Vislabākais variants ir lūk šī te podziņa diskrētā kopija, ko es jums arī ieteiktu izmantot. Tātad parādās pie diskrētā kopija, nospiežot parādās te lauks, kurā jūs varat rakstīt iekšā savus adresātus. Lūk, piemēram, diskrētā kopija man ir 2 adresāti. Kas ir labi šajā gadījumā? Ļoti labi šajā gadījumā ir tas, ka saņemot vēstuli, mana Sandra, piemēram, Trošina, neredzēs, ka e-pasts ir nosūtīts arī test 13 lietotājiem. Un lietotājs test 13 neredzēs, ka vēstule ir nosūtīta Sandrē. Tātad diskrētā kopija nozīmē to, ka adresāti neredzēs viens otra adreses, e-pasta adreses. Lūdzu, nedariet
nerakstiet vairākus adresātus sadaļā kam vai kopija, jo tad, saņemot vēstuli, cilvēks var ļoti labi izlasīt, kam vēl jūs to vēstuli esat nosūtījuši. Nu, pirmkārt, tas savā ziņā pārkāps datu privātuma politiku, datu aizsardzības, tātad noteikumus. Un otrkārt, tas var arī radīt diezgan daudzas problēmas tīri emocionāli psiholoģiskā ziņā, jo, piemēram, ja jūs nosūtat kaut kādas atzīmes vai apbalvojumus labākajiem, tad viņi uzreiz augšā paskatoties var redzēt, kam vēl ir aizgājis šis sūtījums, un uzreiz redzēt. Vai ja jūs nosūtat, piemēram, kaut kādus palīga materiālus cilvēkiem, kam ir problēmas ar vielas apguvi, tad viņi augšā arī uzreiz var paskatīties, kam tas sūtījums ir aizgājis un saprast, tātad mani pieskaita pie tiem vājākiem. Vai tur ir ļoti neskaitāmi scenāriji, bet jebkurā gadījumā cilvēkam nevajadzētu redzēt, kam vēl jūs to vēstuli esat sūtījuši. Tātad tikai caur diskrēto kopiju. Temats varētu būt kaut kāds vienkārši temats 13, vienalga. Un šeit iekšā būs jau vēstules saturs. Vēstules saturs. Apakšā mums atrodas, tātad mēs varam izvēlēties, kādā šriftā mēs rakstīsim. Es jums ieteiktu neaiztikt, sans serif ir labs, neaiztiekam, lai viņš tāds arī paliek. Mēs varam mainīt lielumu, arī atkal iesaku neaiztikt, Mēs varam uzlikt kaut kādu trekni rakstā, piemēram, vārdiņu, ja mēs viņu gribam izdalīt slīprakstā, pārsvītrojuma, citā krāsā. Tātad, ja jūs protat strādāt Wordā, tad šīs te podziņas jums problēmas nesagādās. Teksta izlīdzināšana, sarakstu veidošana, numurēti sarakstī, aizīmēti sarakstī, teksta attālums, kā viņš atrodas citāti. Ļoti laba lieta tātad ir beidzamā podziņa, kuru jūs redzēsiet tikai tad, kad jūs rakstat vēstuli pilnekrāna režīmā. Ļoti bieži garās tā, ka kopējot no interneta kaut kādu informāciju, viņa nokopējas tātad iekšā vēstulē ar visu noformējumu. Lielie burti, tur vēl kaut kāda mistika, tātad pārāk liela burti, krāsa, kaut kāda cits šrifts, un jums tas ir jānoņem. Ko mēs darām? Mēs tātad iezīmējam tekstiņu un nospiežam šo te beidzamo podziņu, tur, kur tāds pasvītrots T, un uzraksti noņem formatējumu. Lūk, viņš automātiski uzreiz man padarīja visu tekstu tādu, kāds viņš būtu, ja es neko nebūtu mainījusi, tātad pēc noklusējuma. Ļoti laba lieta, kad mums ir jāuztaisa vēstule tā, lai viņa būtu saskaņota vienā stilā, vienā šriftā ar vienādu burtu izmēru, un tas tomēr, stils tomēr vēstulēs arī ir svarīgi. Jo tagad ir svarīga etikete ne tikai klātienē, tagad ir svarīga arī netikete, un tas ietver visa veida digitālo saziņu. Apakšā tātad mums ir podziņa sūtīt, tad, kad jūs jūtaties gatavi nosūtīt, jūs viņu nospiedīsiet. Un vēl mums atrodas šeit podziņa formatēšanas iespējas, kuras varbūt neaiztiksim, bet ir ļoti, ļoti svarīga podziņa, kas izskatās tāda kā saspraudīta, un tas ir pievienot failus. Tātad, noklišķinam uz saspraudītes, izvēlamies kaut kādu failiņu, piemēram, manā gadījumā tos kontakts CSV, sakam open, viņš kādu brīdi padomā, un tad, kad tas kontakts CSV iekrāsojas zilā krāsā, tad Google ir gatavs sūtīt jūsu pievienoto pielikumu. Lai pievienotu vairāk par vienu dokumentu, mēs atkal klikšķinam šeit, turpat apakšā, tagad saspraudīt ar papīru jau tur parādījās, atkal klikšķinam uz viņas un pievienojam kaut kādu tur, teiksim, nākamo dokumentu. Atkal viņš padomā, iekrāsojas zils, hop, viņš ir gatavs nosūtīšanai. Tāpat apakšā mums ir arī, piemēram, fotoattēli, kaut kādi faili, jeb datnes no Google diska, emoji, visāds emociju zīmītes, Un tāda interesanta saites pievienošanas ikona, kas izskatās kā ķērītes, tāds posmiņš. Ko viņš dara? Ja mēs, piemēram, šeit ieliksim kaut kādu saiti, piemēram, youtube.com vai Gmail kaut kas, viņš automātiski viņu neuzskata par saiti. Un cilvēks, saņemot jūsu vēstuli, nevarēs noklikšķināt un uzreiz atvērt šo saiti. Bet dažreiz tas ir ļoti nepieciešams. Piemēram, ja jūs sūtāt skolēniem kaut kādu, teiksim, kaut tādu pašu video YouTube, kas viņam ir jānoskatās, jāizpēta un tad jāuzraksta kaut kas par to video, tad ļoti noderīgi būtu, ka viņi saņemot vēstuli, uzreiz nospiež uz šī linka jeb saites, viņam atveras video, viņi noskatās, visi forši, viss aiziet. Ja jūs aizsūtat vēstuli tāda, kā viņa ir tagad, tad cilvēkam
atverot jūsu vēstuli, būs ar rociņām jāiezīmē šī adrese, jānokopē, jāatver jauna cilne, jāiekopē tur iekšā, jānospiež enter, un tad tikai viņš palaidīs to saiti, un tad arī nav garantija, ka viņš nokopēs pareizi. Tātad pārāk daudz problēmu var rasties. Tāpēc vislabākais gadījums būtu tāds, ka jūs savā pusē noformatējat šo te saiti. Tātad iezīmējam ar pelīti, un apakšā nospiežam uz ievietot saiti. Ja? Uz tās ikonas, uz trešās ikonas no kreisās puses, kas izskatās pēc tādas kā ķēdītes. Nospiežam. Viņš teica, ka tur mainīt, noņemt, tur visu kaut ko mēs varam darīt, bet lūk, viņš iekrāso zilā krāsā ar pasvītrumu. Tagad tā ir saite. Tā saucamā clickable saite, jeb tāda saite, uz kuras cilvēks var nospiest, noklikšķināt ar peli, un viņam atvērs uzreiz to, kas tur tiek domāts apakšā. Un paliek mums tagad nosūtīt, nospiest uz podziņus nosūtīt. Un tagad jūs redzēsiet vienu tādu interesantu lietu, tā kā, lūk, es saņēmu pati no sevis, temats 13, vēstules saturs youtube.com, un visticamākais es arī tūlīt saņemšu atbildi par to, ka tāds e-pasts neeksistē, vai nu kaut kam es tikko esmu nosūtījis kaut kādam test 13. Labi, laikam ir kaut kāds cilvēks ar test 13 saņēmis viņu. Nē. Lūk, ja gadījumā jūs nosūtāt vēstuli cilvēkam, kurš neeksistē, cilvēkam, ja jūs gadījumā nosūtat vēstuli uz tādu adresi, kas neeksistē, piemēram, kaut kāda kļūdiņa notikusi, ne to ievadījāt, vai nepareiz kaut kas noticis, tad atnāk jums šāds te paziņojums mail, un, ja jūs viņu atvērsiet, tad jūs beigās redzēsiet, ka, vēl labāk adresāta iesūtne ir pilna, bet šeit tikpat labi varētu būt arī tāds tekstiņš, ka adresāts neeksistē. Šādā gadījumā vēlreiz visu cītīgi pārbaudiet un paskatieties, vai jums tiešām sakrīt tās e-pasta adresītes un jāpārbauda burtiski pa burtiņam pa vienam. Tātad, kad es sūtīju vēstulīt, varbūt jūs jau piefiksējāt, ka automātiski man parādījās arī parakstiņš, kas ir tāda smuka bildīte, un es viņu neliku un nekādā ziņā ar rociņām viņi parādījās automātiski. Kā mēs viņu varam izveidot? Mēs varam augšā nokliškināt uz zobratiņa, augšā labajā pusītē. Pēc tam uz pogas skatīt visus izstatījumus un notīt mazliet uz leju, tur, kur mums ir sadaļa paraksts, automātiskais paraksts. Lūk, paraksts. Manā gadījumā šis tagad man ir blue logo. Es varu arī izveidot jaunu, teiksim, green logo. Izveidot, ierakstīt tātad labajā pusītā, green logo ir nosaukums parakstam. Labajā pusītē, piemēram, es ierakstīšu best regards, Sandra. Un tātad tālāk man ir jāizvēla šeit te paraksta noklusējuma iestatījumos jauniem e-pasta ziņojumiem, kur es izvēlēšos. Manā gadījumā es izvēlēšos tomēr blue logo, atstāšu to oriģinālu ar savu bildīti, un ko es izvēlošos attiecīgi atbildē un pārsūtīšanā. Šeit obligāti ielieciet keksīt atbildes ziņojumā ievietot parakstu pirms citētā teksta un noņemt rindiņu tātad ar tām strīpiņām. Ko mums tas dod? Mums tas dod to, ka ja jūs nospiedīsiet atbildēt uz kaut kādu vēstuli un sūtīsiet savu vēstuli, tad jūsu automātiskais paraksts parādīsies pirms visa tā teksta, uz kuru jūs gribat atbildēt. Ja? Pretējā gadījumā sanāks tā, kad cilvēks atbildē saņems vēstuli, tur kaut kāds augšā būs jūsu tekstiņš, labdien, vēstuli saņem, paldies, un tad būs pilnīgi viss citētais iepriekšējās vēstules saturs, un tikai pašā apakšā būs jūsu paraksts, kas nav sevišķi forši. Tātad, un šim parakstam jūs varat mainīt šeit iestatījumus tekstam, jūs varat izveidot viņu lielāku, jūs varat izveidot viņu mazāku, ja varbūt jūs gribat ļoti liels burtus, lai cilvēki zina, ka tas jūs rakstījāt. Varat nomainīt teksta krāsu, varat ielikt iekšā linku, saiti uz kaut kuriem, uzreiz nokliškinot, piemēram, cilvēks trāpa jūsu uzņēmumā. Vai arī, piemēram, ievietot attēlu. Lūk, šis te blue logo, ar kuru es strādāju, tas ir attēls. Īstenībā liela izmēra attēls, un tas tika veidos tādā ziņā, kad es izveidoju parastajā Word dokumentā tabuliņu, ierakstīju visu mani interesējušo informāciju, ieliku logotipu, saglabāju kā attēliņu un šeit pievienoju kā parakstu kā attēliņu.
Tad, kad jūs to esat izdarījuši, tad apakšā būs podziņa saglabāt izmaiņas, kas ir jānospiež, lai jūsu paraksts automātiski tiktu pievienots. Pēc podziņas saglabāt izmaiņas nospiešanas atgriezieties uz iesūtni. Atgriezieties uz iesūtni, un es jums ieteiktu vēl augšā nospiest uz pārlādēt lapu, uz tāda ripulīša ar bultiņu pārlādēt lapu, lai viņš pieņem tās jūsu tikko izveidotās izmaiņas. Pretējā gadījumā viņam dažreiz aiziet kāds laiciņš, kaut kāda aizskavē, kamēr viņš ierauga jūsu veiktās izmaiņas. Tas ir pats svarīgākais par Google Mail, par darbībām e-pastā, ko mēs varam veikt. Tad nākamreiz aplūkosim citas Google iespējas. Tā.